Gabaliņš vecās Liepājas, ja vecās Ostmalas vēsturiskā apbūve. To ierobežo Kuģinieku, Jūras, Stūrmaņa ielas un Tirzniecības kanāls. Tālāk uz tiltu puse viss jau ir nopostīts. Un grib postīt tālāk. Tāpēc paklijosim pa pāris atlikušajām ielām, Dzirnavu, Putekļu, Vēžu un tām perpendikulāri novietotajām Kuģinieku, Brīvzemnieku un Stūrmaņa ielām. Tas arī viss, kas palicis. Kamēr kāda gudrā galva nav izdomājusi vēl kaut ko nojaukt, jo kvartāls sarūk. Tas labi redzams Google Earth un 25. gada kartēs. Google Earth šo rajonu ir regulāri filmējis. Arī tā attēlus var papētīt, kāds tas izskatījās vismaz Google darbības laikā. Vecie dokumenti liecina, ka kvartāls veidojas ap 18. gadsimta vidus. Vismaz 1797. gadā, kad pilsēta tik rūpīgi uzmērīta, inventarizēta un novērtēta, šīs pilsētas daļa jau bija samērā blīvi apbūvēta. Vai tas nav liels dārgums un atradums pilsētas turismu nozarē? To būtu jāsargā un jāsaglabā pēc iespējas neskartu, attiecīgajam gadsimtam atbilstoši, lai cilvēki redzētu, kā viņi senči kādreiz dzīvojuši. Vairākās Eiropas valstīs, kā Somijā, Dānijā, vēsturiskajās ēkās tiek iemitināti amatnieki, kurpnieki, drēbnieki, kalēji un citi. Viņi tur dzīvo un demonstrē attiecīgā gadsimta amata prasmu turistiem par prieku. Sāksim ar Kuģinieku ielu. Uz tās ir dažas koku īres mājas, ostai tuvāk ostas uzņēmumu. Ielā atrodas arī padomi gados celtas ēkas. Abūve šķiet veidota vēlāk, 19. gadsimtā. Iela iziet uz ostu kanālu. No Kuģinieku ielas dosimies uz Dzirnavu ielu, visgarāko no minētajām 3 ielām. Dzirnavu iela izskatās senāk, arī robi, tukšumi, nesakoptības te vairāk. Vairāk neapdzīvot, nolaistu un pamestu ēku ar dēļiem aiznaklotu rogu. Arī dažas jaunas privātmāju būvs redzamas tukšajās vietās. Bet saglabājušās interesantas senlaicīgas ietves veidotas no sīkiem apaļiem oļiem, bruģakmeņiem. Māja, kas redzam pagājušā gadsimta 30. gadu attēlā, Dzirnavu un Todes, jeb Baložu ielas krustojumā vairs neeksistē. Būvvalde plāno Dzirnavu ielā veidot jaunu apgaismojumu. Šis jautājums labi jāpārdomā, lai ielā kaut ko senatnīgu nenopostīt, nesabojātu. Vēžu iela. Neliela īsa ieliņa no Brīvzemnieka līdz Stūrmaņa ielai ar pāris mājām ielas abās pusēs. Senās koka ēkas samērā labi saglabātas, tiek uzturētas, ir savests kārtībā un apdzīvotas. Ja nav, vismaz redzams, ka tām ir saimnieki. Vēžu ielas galā pie Brīvzemnieka ielas ir arī mūsdienīgi no ķieģeļiem uzcelt dzīvojamā māja. Uzmanību piesaista zema garena vienstāvu koka ēku ar vienu logu un vienām durvīm, kas iziet uz ielu. Māja izskatās ļoti senatnīga un nav apdzīvota. Tā līdzīga māja atrodas uz Dzirnavu ielas tieši tai pretī. 1797. gada plānā šī ēka jau ir iezīmēta, tātad 2 gadsimtus veca. Būtu interesanti, ko vairāk uzzināt par šo un blakus esošo ēku. Zviedrijā šādās senatnīgās ēkās dzīvot skaitoties šiki.
Tajās savulaik dzīvojuši zviedri kopā ar mājdzīvniekiem un lopiem. Ēkas iekšieni iekārtot mūsdienīgi, viss ir miniatūrā, bet ārieni saglabāt kā agrāk. Mājas ir valsts aizsardzībā. Tikpat ir pēdējā ieliņa ar pāris mājām un jaunbūvējam objektu, Putekļa iela, kas savieno Brīvzemnieku ielu ar Kuģinieku ielu. Putekļa ielā pie Kuģinieku ielas arī ir jauna dzeltena ķieģeļa apšūta dzīvojamā ēka. Labs piemērs tam, kā vecu namu, to pārveidojot, padarīt par modernu dzīvojamo namu. Brīvzemnieku iela, otrs šķērsts iela aiz Kuģinieku ielas, sākas Vecliepājā un beidzas Osmalā. Tā ir ļoti gara iela, ar daudz vietu saglabājušos veco apbūvi. Jūras ielas posmā tā ir mazāk interesanta ar sakārtotām mūsdienās bruģētām ietvēm, ar lielu iežogotu zālē, kreisajā pusē dažiem koku īres namiem un rūpnieciskiem objektiem, kas nedarbojas. Un visbeidzot pēdējā šķērsiela, tikai Jūras ielas kvartālā. Īsāk Stūrmaņa iela ar pāris senatnīgu ēku un mūsdienās uzcelt ķieģeļu privātu māju, Fonteinu viesmāju, Bura uz Jūras ielas stūra, vecās apbūves, koku privātu māja, kas sasaista Vēžu un Dzirnavu ielas kopā, un padomu laika vienstāvu silikā ķieģeļa namiņu, kur priekšā aug bēres. Aiz Stūrmaņa ielas uz tilta pusi ir redzams noādīt paredzamais Baloža ielas zaļais namiņš ar augļu koku un šķieti jau krūmu mājas galā. 2005. gada attēlā vēsturiskajam namiņam Baloža ielā viens vēl ir logi. Tagad to vairs nav. Namiņš iezīmē Baloža ielu, uz kuras vairs nav apbūves. Šo namiņu domes deputāti nolēmuši likvidēt. Starp Stūrmaņa ielu un Baloža ielu ir neliels laukums, kur novietotas biroju un personīgās automašīnas. Uz kanāla pusi Fonteina viesnīcas sētas pusē neliela zālēs, kurā aug koki un krūmi, arī skaists zeltainā vītola eksemplārs. Minētais zālājs kopā ar kokiem redzams arī Google visu gadu uzņēmumos. Tātad sens. Pastāvējis visus padomu gadus un brīvās Latvijas laika 20 gadus. Tas veido vienotu ansamblu ar apkārt esošo apbūvi un jāsaglabā kā kultūra ainavas elements. Nav saprotama vēlme šo laukumu pārplānot un pārveidot. Būtu jāpārzina, kur var un kur nedrīkst pārplānot. Kāpēc puse koku šajā vietā jānocēr 20 koku? Puse it kā paliks. Kāda tur loģika? Kāpēc puse? Kāpēc nevar palikt visi koki? To nemaz nav tik daudz. Un te nu sākas kārtējais rekvējums Baloža ielas namiņam un zaļajam laukumam ar kokiem. Blakus pāri Jūras ielai nobeigumam tuvojas koncerta estrādes Liepājas Dzintaras nama celtniecība. Un pilsētas varas vīri pēdējā brīdī izlēmuši, ka koncerta zāles viesiem vajag milzīgu autostāvvietu. Jānojauc zaļais namiņš, īpašnieks bankrotējis, jāiznīcina zālēs pie Fonteinu viesnīcas, taču varēs nolikt pāris mašīnu un jānocērt koki, kas auga zālējā un silikā ķieģeļa namiņu priekšā. Un jāveido mežonīga liela autostāvvieta vecās apbūves kvartālā. Jāprasa, kur jūs amatpersonas un būvvaldes ierēģi bijāt, kad plānojat Liepājas Dzintara celtniecību. Nav jābūt arhitektam, lai saprastu, ka ar to plānošanu Liepājā viss nav kārtībā. Un kā ar autostāvvietām? 5 jau pēdējā gadā ir saplānotas. Nelielai pilsētai
ar sarūkošu iedzīvotāju skaitu.